Viņai bija ļoti izteiktas, es pat neesmu otru tādu personu savā dzīvē saticis, kuram būtu tik ļoti izteikti ģimeniskā mīlestība, kā to varētu izteikt. Viņa par savējiem, tas ir par jums visiem, cēlās un krita. Nedod Dievs aizskart kaut ar vārdu, nerunājot, ka kaut ko nodarbināt un tā tālāk. Viņa briesmīgi aizstāvēja. Starp citu, arī interesants tāds moments. Jūs atnācāt pie mums ciemos un virtuvē pie galda. Tagad ir galds klāts un viss sēž pie galda. Un tagad galda galā kāds no jūsējiem apsēž. Tava oma vienmēr pateica, tur nesēd, tur sēdēs Laimons. Atmanies? Tā kā viņa kaut kādu hierarhiju, kaut ko tādu ieturēja. Nu jā, tas bija tāds... Jeb tur sēd Laimons, tā. Jā. Jo tas jau no Latvijas laikiem nācis, kad saimnieks galda galā. Jā. Un viss attiecīgi pēc. Jā. No senlatviešiem. Jā. Nu, un ko vēl? Viņa stingri ieturēja latvisko. Viss, kas bija latvisks, tas viņai bija cēls un dārgs un mīļš. Ko vēl var pastāstīt?